skatē, protams, ir satraukums neliels, kā pirms visām skatēm. Ir lietas, kas ir jāizdara, lietas, kas ir jāpaspēj un ko varbūt nesanāks paspēt. Protams, absolūti skatēju jau gatavojos jau kādus 2 mēnešus, veidojot gan kolekciju, gan absolūtēku. Pašlaik vislielākā stresa ir absolūtēku, jo tajā tiek ieguldīts diezgan liels pūles un interesants idejas, kuras prasa laiku un kvalitatīvu izpildījumu. Bet es domāju, ka rezultāts būs ļoti iepriecinošs gan man, gan manai slavenībai, gan arī skatītājiem. Viņa ir ļoti jauka slavenība. Es neatklāšu, vai tas ir vīrietis vai sieviete. Slavenībai manai garšos liekas spiesta burkāna sula. Ļoti jauka slavenība, ļoti atraktīva, ļoti atsaucīga un varētu teikt, ļoti izskatīga. Man nav vīzijas par to, kā izskatīsies absolūta mēle, skatuve, kā notiks vispār, es neko nezinu. Bet es iztēlojos, ka tas varētu būt tādas mēles kā letes, un tur varētu būt diezgan daudz gaismas spoguļu, refleksi un tāda rotaļāšanās gan ar gaismām, gan ar atspīdumiem, gan ar cilvēkiem un viņu vīzijām. Un es domāju, ka arī mana kolekcija ļoti labi izstīsies uz absolūta modedišana fona. Man liekas, tas būs tāds diezgan liels piedzīvojums ballītē un vienkārši ļoti labs pasākums. Es atceros vienu tērpu, kas bija no pašiem sākumiem, kad absolūti sāk sadarboties ar modes dizaineriem. Un tā bija modelis fotogrāfija, ka viņai bija kleita ar absolūtu pudeli. Nu, būtībā modeli bija pudele, un viņai virsū bija krekls tādu visu absolūtu apdruku. Un izskatījās ļoti iekārojami. Un es domāju, ka tas ir tas mērķis, ko absolūti arī mēģina parādīt savā jaunajā vīzijā, ka padarīt gan to dzērienu, gan pudeli tādu iekārojumu un gribamu.